Sveiki, sveiki, sveiki! Tā runājošā galva ekrānā esmu es, Spīgans redaktore, un vienlaikus arī praktizējoša astroloģija Aija Austruma. Un mans sveiciens šoreiz būs attiecināms uz auna zīmes pārstāvjiem, auna zīmē dzimušajiem. Kāpēc? Tāpēc, ka saulīte tūliņ 20. martā ieiet aunā, un tur viņi arī līdz pat vērša zīmes sākumam dzīvosies un darbosies. Un aunam šis laiks ir ļoti interesants dažādās nozīmēs. Tādēļ, ka tieši auna laikā mums šogad ir pirmā aptumsuma sērija. Mums ir 25. martā viens un 8. aprīlī otrs, un tātad lielākā daļa aunu trāpīs vienādi vai citādi šo te aptumsumu izjutīs vairāk varbūt nekā citi pārējie, kuru saulīti aptumsums neskars. Jāteic arī, ka tie, kas tieši pretī auna zīmē, proti svariņi, arī šo to no tā visa izjutīs, bet aptumsuma sērija ir cita saruna. Šī saruna ir par aunu. Un aunam ir raksturīgi tas, ka viņam nepatīk gara muldēšana, tukša muldēšana, viņš tā īsi, ātri, pa lietu un uz redzēšanos, un tālāk savos darbos mauc projām. Es šo te novēroju pie saviem klientiem, ka auna zīmes, izteiktās auna zīmes pārstāvji, vienmēr konsultācijas ir īsākas, viņiem tā ļoti diži apkārt un riņķī visādas tēmas neinteresē, viņi nāk konkrētām lietām, uzzina konkrētas atbildes un uz redzēšanos. Kas nav slikti, jo laiks ir tik, cik viņš ir, un patiesību sakot, spēt sevi sakoncentrēt īsā laika sprīdītī ir ļoti liels talants. Un lielai daļai aunu šis talants patiešām piemīt. Ne jau velti tad, kad māca astroloģijas pamatu, tad saka, ka auna zīme ir uzņēmēju, celmlaužu, biznesmeņu zīme, un kur, bet biznesā jau patiešām nevar tur ilgi un gari bakstīties un žāvēt, ja ir pienācis brīdis darīt, ir jādara, jāpaspēj pirmajam, jāpaspēj ātrāk nekā konkurenti, pirms tavu biznesa ideja kāds ir nokopējis vai kaut kā citādi, un tāpēc aunam šis ātrais temps ļoti, ļoti nāk par labu tajā, ko viņam šajā dzīvē ir jādara, un viņam ir sevi jāpierāda. Auns pirmā zīme zodiakā aplī, atklājējs, viņš ir visvairāk aizņēmts ar savu esi, bet ne tādā veidā, kā, teiksim, ar savu esi ir aizņemta lauva, kurai vajag apbrīnotājus vai strēlnieks, kuram vajag sekotājus. Es šeit minu speciāli pārējās ugunszīmes, bet aunam ir diezgan tā kā jaunu vienalga. Viņš zina, ka viņš ir pats labākais, un viņam tādus no malas apliecinājumus vai pamatojumus vai komplimentus ir patīkami saņemt, bet nav obligāti vajadzīgs turpmākai kustībai. Lūk, vēl ko par aunu varētu pateikt, ka viņš, ko es esmu no prakses, tā kā no pieredzes, no prakses novērojusi, auns ir ļoti godprātīgs. Ja, viņš tā pat taisno. Ja viņš tā domā, viņš tā pasaka, varbūt dažkārt nožēlo, ka ir tā pat taisno pateicis, bet auns, izteikts auna zīmes pārstāvis reti kad melos, ja? Reti kad viņš apzināti, tā teikt, karinās makaronus un stums batonus, viņš drīzāk pateiks nepatīkamu patiesību, bet auna galvā tas ir tā, ka patiesība ir patiesība, viņa nav ne laba, ne slikta, tur nav ko apvainoties, ja tu austruma esi sirma, tad tu esi sirma, un kas tur tāds īpašs? Jā, tā tad no auna sagaidīt izsmalcinātu komplimentu varētu nebūt visai vienkārši. Toties no auna var sagaidīt ļoti labas tādas
mērķētas zobgalības, tādu pavilkšanu uz zobāšus, tādus tā kā iedzēlienus, par ko tā kā pat apvainoties īsti nevar, tā kā drusku smiekli pat nāk. Viņš spēja arī īsā teikumā savilkt esencīti un tā, lai tu saproti uzreiz, par ko runa, bet tas var aiz tādas joka maskas dažkārt slēpties. Nu, varbūt arī joku diena, 1. aprīlis, sauna zīmē nepavēlti ir ietrāpījusies. Tā, ko vēl par auniem es gribētu teikt? Auna, galvenais stūrētājs, planēta pārvaldniece ir Mars. Mars mums ir kara dievs. Mars ir cīnītājs, Mars ir karavīrs, Mars ir spējīgs mērķa vārdā kādu laiku arī pieciest dažādas grūtības un varonīgi sasniegt uzvaru. Uzvaras viņam nenormāli patīk. Un arī cilvēkiem ar izteiktu auna zīmi ļoti patīk būt pirmajiem. Tas īsti varbūt nav komandas spēlētājs, tas ir līderis, komandas vadītājs, saspēles vadītājs, vai vēl labāk, ja viņš var darboties kā pats galvenais un pirmais. Tātad Marsa īpašības vēl ir tāds tā kā emocionalitātes trūkums, empātijas trūkums. Bet, ja man jāsaka dzīvē, es to tā no aunu zīmes pārstāvjiem personiski neesmu izjutusi, ka tie būtu tādi pilnīgi sevī iecentrēti un savā mērķī iecentrēti bezjūtīgi cilvēki. Tā kā vēlreiz ir jāuzsver, ka viena pati saulīte vēl nenosaka visu personības struktūru, pēc vienas saulītes nevar tā iedalīt, es esmu vērsis, tu esi auns, vēl kāds cits tur skorpions, un tagad mēs esam tikai tādi un nekādi citādi. Nē, mums horoskopā darbojas visas planētas, un ir svarīgi visām šīm planētām dot darbu, lai pēc iespējas harmoniskāk dzīvot, un ja man ir auna saulīte, tad man ir jādod darbs auna enerģijai, tātad man ir kaut kur ļoti dinamiski jādodas uz kaut kādi mērķi, jācenšās sasniegt, jābūt visu laiku tādā kā tonusā, es nevaru atslābt īsti. Man ir jāizdara kaut kas pirmajam un vienīgajam, lai mans Mars būtu apmierināts. Un savukārt, ja tavā horoskopā saulīte ir pavisam citur, bet auna zīmē ir ietrāpījušas vairākas citas planētas, tad tu sevī atpazīsi šo te, piemēram, ja tev ir Merkurs aunā, tu runāsi ātri un tieši un dažkārt skarbi. Ja tev ir Venēra aunā, tad tu izvēlēsies drosmīgas izpausmes, tava gaume būs drosmīga, tāda nepakļāvīga, nepieradināta, tu uzpļaus to 5. stāva, kas tur šogad ir modē vai nav modē. Tu ģērbsies tā, lai tas netraucētu tev dinamisku kustību uz priekšu un mīlēsi, piemēram, ātrumu. Vai mīlēsi, piemēram, karstumu, jo karstums arī piederās pie šī visa. Nu, un savukārt, ja tev Jupiters būs aunā, nu, tad tiešām tev ir uzņēmēja kaut kādi jau dīgļi tavā personībā ielikt, tikai jautājums, kā tu viņus izvirzīsi un kā tas kombinējās ar citām planētām. Dažkārt man jautā, kāds, skatos horoskops par aunu, galīgi man nekas nesakrīt, man viss ir pilnīgi citādāk, man ir tā kā vērsim, vai tā kā zivīm. Tā tas arī var būt, jo tās planētas, kas saulītei tuvāk, tur Merkurs un Venēra iespējams ir tieši kādā no šīm zīmēm, un ja tu sevi nerealizē tieši tajā auna jomā, tātad uzņēmēja darbībā, sportā, militārajā jomā, tādās lietās, tad iespējams, ka tu vairāk realizēji savu Merkuru, savu Venēru vai citas savas planētas, un tad šis auna akcents ir mazāks. Bet ņemot vērā, ka mums visiem horoskopā ir pilnīgi visas zīmes, tikai dažās nav planētu, tad nav jāsatraucās par to, ka ja tev aunā nav nevienas zīmes, nevienas planētas, ka tu būsi pilnīgā brēmze. Nē, tā gluži arī nav.
Bet kas tad Dauniem šajā gadā, šajā periodā? Es rakstīju veiksmes datumos, horoskopos, kaunamies jautri, un tur es esmu rakstījusi kā galveno ieteikumu, tur ir roku uz pulsa, nelaid procesus pašplūsmā un nebaidies raudzīties pāri robežām. Jā, tieši tā arī ir. Un zīmē ir jāiztur pirmkārt šīs te transformācijas, kas saistītas ar aptums un koridoru, bet nu Auns jau, kurš, bet Auns ar to tiks galā. Tur tādu īpašu šaubu nav, viņš upuru lomā ļoti, ļoti reti, kad iekrīt. Un tam nav vēl arī laika vienkārši, bet kas ir tajā brīdī, kad jūnija sākumā, jau no jūnija sākuma līdz gada beigām Jupiters staigās pa dviņu zīmi, tad Daunam izveidojas, un Saulītei izveidojas tas kā iespēja aspekts, bet iespējas ir jāizmanto, ja? Tāpēc es rakstīju nepalaid pašplūsmā. Un ir svarīgi patiešām noķert tos brīžus, kad kaut kādas idejas novirmo gaisā, vai kad tu saproti, ka var dabūt kaut kādu labu atbalstu no kaut kurienes vienalga, vai tas ir tiešām drauga plecs fiziski, vai kaut kādas naudas, kaut kur kaut kādi pavarās iespējas. Noteikti vajag viņas ņemt, nevajag cerēt, ka pats visus nokritīs no gaisa. Kas ir labā ziņa, ka tādu ļoti dramatisku aspektu attiecībā pret Aunu Sauli neviena planēta šajā gadā neuztaisīs. Un ja kaut kur kaut kāda iespēja ir palaista garām, tad ir... nebūs uz ko īsti novelt. Bet jā, Auns arī īpaši nevaino citus, viņš diezgan labi saprot, ka galvenais, kurš kaut ko viņa dzīvē var izdarīt, ir viņš pats, un to arī dara. Un tas ir tas, kas man Aunus padara ļoti, ļoti mīļus, ka viņi tiešām ir darītāji un tādi uzņēmīgi cilvēki, kuri uzņemās vadību arī situācijās, kurās citiem nolaižas rokas, jo, patiesību sakot, tā pasaule, kurā mēs šobrīd dzīvojam, bieži vien ir tāda, ka rokas nolaižās un ka tu saproti, ka ko gan tu tāds maziņš cilvēciņš var izdarīt pret sprostu vistu turēšanu vai vēja ģeneratoru būvēšanu vai kaut kādām tādām, es vairs pat nerunāju par kaut kādām pasaules militāro konfliktu lietām. Nu jā, neko mēs tur baigi daudz izdarīt, it kā nevaram šķietami, bet Auns arī tādās situācijās, kad citiem nolaižas rokas, izdomās kaut ko, kā šajā pasaulē, kā šajos džungļos, lai kādi tie džungļi būtu, izcirt jaunu ceļu. Nu tad lūk, es novēlu visiem saviem mīļajiem Auniem un visiem pārējiem Auniem, kurus es nepazīstu, bet kuri droši vien arī ir labi cilvēki. Novēlu mačeti rokā pēc iespējas asu un nebaidīties ne no vieniem džungļiem, iet droši iekšā, jo tu esi uzvarētājs. Auns, tu esi uzvarētājs. Tālūk, paldies, ka tu šo noklausījies. Tā bija Aija Austruma, Spīgans redaktori un arī astroloģi. Atā!